Sveiciens visiem! Šoreiz no Vidzemes, no Madonas puses, Madonas novada, un esmu atbraucis uz šejieni apskatīties gan Ērgļu pilsētu, gan arī parādīt to jums. Uz šejieni var atbraukt ar autobusu, kādreiz uz šejieni brauca vilciens, jau diemžēl daudzus gadus vilcienā vairs nav, bet toties autobuss ir. Šeit es atrodos tagadējā Ērgļu autostā, jeb tā sakot autobusa pieturā. Šeit autobusa pietura ir tikai tādu nepārāk ilgu laiku, bet tagad es dodos uz dzelzceļa staciju. Dzelzceļa stacijā tagad saimnieko Māris Olte, un šeit ir izveidots restorāns, jeb kafejnīca, nezinu kā pareizi saka, bet tajā dienā, kad es biju aizbraucis, tur viss bija ciet, tāpēc, diemžēl, pie ēdiena netiku vai dzēriena, bet atbraucu vismaz paskatīties, kā izskatās tagadējā stacija un kas tur ir izdarīts par šo laiku. Pēdējo reizi Ērgļu stacijā bija vēl tad, kad kursēja tur vilciens, tagad daudzus gadus tur nebiju bijis, tikai pēc fotogrāfijām skatījos. Šeit gāja sliedes, tāds neliels vagoniņš ir arī uzlikts. Ja vēl būtu sliedes gar pie pašas stacijas un kāds vagons, kurā iekšā kafejnīca, vispār būtu bijis, manuprāt, skaisti. Šeit vēl varēja būt nolikts kaut kāds arī kafijas automāts, kur iemet monētu un dabū kafiju, ja gadījumā restorāns ir ciet. Un šeit es internetā atradu vienu no bildēm, kā izskatījās vilciens Ērgļu stacijā. Starp citu, kādreiz bija doma pagarināt uz Lubānu tālāk vilcienu no Ērgļiem, uz Kārsavu, bet diemžēl tas netika izdarīts sakarā ar kara sākšanos. Tikko jūs redzējāt skateparku, šis, ja nekļūdos, ir ugunsdzēsēju depo. Te tagad es aizbraucu pie viesnīcas Ērgļi, viņa kādu laiku nestrādāja, šeit bija ļoti garšīga kafejnīca Kori, bet tagad arī šeit esot kaut kāda kafejnīca, bet viņa diemžēl strādā tikai piekdienas, sestdienas, svētdienas, citas dienas viņa nestrādā. Bet viesnīca strādā katru dienu, viņa ir atsākusi darbu, un tur var palikt pa nakti. Savukārt šeit es atrodos iepriekšējā autostā, kādreiz šeit bija autosta, tāpēc tās nojumes to jau var pateikt, bet, kā man teica, jau gadi 10, viņi ir pārcelt uz to vietu, kuru es jums video sākumā parādīju. Sākāt šeit es atrodos pie bijušās Ērgļu slimnīcas, tur atrodas Ērgļu pansionāts. Bet tiepat blakām bijušai slimnīcas ēkai atrodas tāds kā sociālais pansionāts, sociālā nodaļa, nezinu, kā tos pareizi sauc. Tas ir cilvēkiem ar smagiem veselības traucējumiem, kur cilvēkus ieliek un viņus aprūpē. Kuri, kā es sapratu, paši sevi aprūpēt, diemžēl nevar. Un tagad es dodos uz Ērgļu pilskalni, apskatīt Ērgļu pilskalni, tur gan es nekad neesmu bijis. Lapena uzcelta. Kā paši redzēsiet, skats tiešām varens.
šeit var palasīt kaut kādu informāciju, kas interesē. Katrā ziņā šeit viss sakopts, tīrs, nekas nemētājas, un par to ir liels prieks. Tālāk es piebraucu pie konditorijas Kori. Es nezinu, vai viņiem ir kaut kāds sakars ar to konditoriju, ar to kafejnīcu Kori, kas bija viesnīcā Ērgļi. Ja kāds zina, var uzrakstīt komentāros. Sākās šeit ir tāda ļoti populāra atpūtas vieta vasarā. Cik reizi esmu te braucis, te ir pilns ar cilvēkiem, kuri gan sauļojas, gan peldās. Un arī šeit ir tāda ļoti skaista vieta. Laikam ir spēkstacija, nezinu, bet katrā ziņā šeit izskatās ļoti, ļoti skaisti. Es vēl nokāpu nedaudz lejā, lai jūs varētu arī paskatīties. Un tagad es braucu uz Ērgļu Lutrāņu baznīcu, apskatīties to, jo šī baznīca ir uzcelta ne tik ļoti sen. Kāds laiciņš jau ir, protams, bet tur es nebiju bijis. Es biju pēdējoreiz Ērgļos apmēram tajā laikā, kad braucu skatīties dzelzceļu uz Ērgļiem. Un šī baznīca diezgan stipri atšķiroties no citām lutrāņu baznīcām. Tāpēc mani tas tā interesēja, un es aizbraucu paskatīties. Man palaimējās, jo, cik sapratu, nāca viena no draudzes loceklēm, un viņa atslēdza baznīcu vaļā un parādīja, kā izskatās iekšā. Baznīca ļoti skaista. Nu, ko tas man par Ērgļiem arī viss. Paldies, ka skatījāties. Ļoti ceru uz kādu komentāru, kuru jūs nerakstat. Tāpat ļoti ceru, ka nospiedīsiet īkšķi uz augšu un uz tikšanos jau kādā citā video. Atā!